Post factum. Serdars Oskans, grāmatas Rozes balss, kas iznākus apgādā Atēna autors, bija atbraucis uz Latviju un bija iespējams arī ar viņu tikties. Viņš bija šeit oktobra beigās. Un jāsaka, ka grāmata ir stāsts par tādu cilvēku, kuram ir drosme doties ceļojumā, lai sasniegtu absolūtu brīvību, lai saprastu savu būtību. Un grāmatā ir arī tādas rindas, lai būtu kopā, sākumā jābūt brīvam. Kā šo frāzi, kā šo domu paturpina un skaidro pats Serdars Oskans, to mēs tūlīt dzirdēsim, un viņu latviskos Pēteris Jankaus. There are all levels of freedom, and in the perspective from a man and a woman relationship, the freedom... Ir dažādi brīvības līmeņi, un tas ir atkarīgs arī no kādas perspektīvas te tiek skatīti, vai no sievieša vai no vīrieša, un ir atkarīgs arī no tā, kādas cilvēkam ir bijušas iepriekšējās attiecības. Iepriekšējo attiecību bagāžu ietekmē arī to stāvokli, kādā cilvēks sāk jaunas attiecības. And if they were by a certain character of a man or a woman in the previous relationship, then they will be defensive and they will be... Ja iepriekšējās attiecībās cilvēki ir ievainoti, tad viņi, uzsākot jaunas attiecības, ieņem aizsardzības pozīciju. Tas neļauj viņiem brīvi uzsākt jaunas attiecības, un jaunais cilvēks tiek skatīts to iepriekšējo attiecību gaismā. Cits un jauna brīvības līmenis nav attiecību jomā, bet tieši personības jomā. Mūsu iepriekšējā attiecību bagāža, vieta, laiks, vide, kurā mēs esam uzauguši, tas viss atstāja savu iespaidu. Un ja mēs, teiksim, būtu piedzimuši Rīgā pirms 300 gadiem vai dzīvotu Rīgā pēc 300 gadiem, tad mums būtu pavisam cita dzīves uztvere. Un ja mēs arī šajā laikā būtu piedzimuši un dzīvotu Klusa okeāna dienvidu daļā, mums arī būtu pavisam cita dzīves perspektīvas uztvere. Sabiedrība, kurā mēs uzaugam, bieži vien kavē mums uztver šo dzīves perspektīvu brīvi. Un šī absolūtā brīvība ir pilnīgi nepieciešama, lai mēs sasniegtu un saprastu savu būtību. Jā, Serdars Oskans stāstīja ļoti daudz un interesanti. Man liekas, ka vajadzētu atzīmēt arī to, ka grāmatā filozofiskās lapuses mijas ar realitāti. Un tāpēc mēs varam atrast to saistību, ko mums piedāvā Antoine Saint-Exupéry Mazais princis, Richarda Baha, kā ievārdā Jonatans Livingstons un Paulo Coelho alķīmiķi. Katrā ziņā šīs grāmatas ir jānoliek līdzās. Ja jūs neesat to piekritējis, tad arī Rozes balss nebūs tā, kas jūs uzrunā. Bet pats autors nezināja, vai tāds dārzs eksistē, bet grāmatu lasītāji, kas ir ļoti daudz visā pasaulē, savās vēstulēs viņu pārliecināja par šāda dārza eksistenci.